Floridas Pantērām ir atlikusi tikai viena uzvara līdz iekļūšanai Stanley Kausa finālā. Rezultāts sērijā pret New York Rangeriem ir 3-2. Floridas Pantēras ir vadībā. Vai Floridas Pantērām šogad izdosies tikt pie sava kārotā titula Stanley Kausa, ko viņiem neizdevās izcīnīt pagājušajā gadā zaudējot Vegas Golden Knights rezultātu 4-1? Rezultāts sērijā, protams, vēl ir 3-2 pret Rangeriem. Ja Rangeri uzvar nākamo sērijas 6. spēli, tad būs 7. spēle, un ja Floridas Pantēras nenospēlēs labi 7. spēli, tad viņi arī var netikt finālā. Bet redzot, kā notiek sērija tagad pusfinālā, es redzu, ka Floridas Pantēras spēlē labāk pa New York Rangeriem. Floridai ir vārdsargs Sergejs Bobrovskis, kas komandu pavelku ļoti labos brīžos, viņa spēle vārtos ir ļoti teicama. Ir spēlētais Sams Reinhards, kas var komandu svarīgā brīdī izglābt un izcīnīt uzvaru overtimā, iemest svarīgus vārtus. Aleksandrs Barkovs, Kačuks, un atcerēsimies, ka arī ir Uvis Balinskis, kurš varbūt varētu tikt pie spēlēšanas, ja tiktu NHL Stanley Kausa finālā Florida. Tas būtu labs jautājums, bet viennozīmīgi runājot par Floridu, viņiem ir jāuzvar nākamā spēle. Manas prognozes ir tādas, ka Florida spēlēs finālā pret Edmontonas Oileriem, jo otrā sērijā, kur Oileri ar McDavidu priekšgalā spēlē pret Dallasu, Oileri uzvar sēriju ar rezultātu 3-2. Tātad es domāju, ka Florida uzvarēs nākamo sērijas 6. spēli un būs rezultāts 4-2 Florida pret New Yorku, un Oileri pret Dallasu arī būs 4-2. Un tad mēs varēsim skatīties Stanley Kausa finālu. Fināls sāksies 8. jūnijā. Paldies, ka noskatījies šo videoklipu. Ceru, ka tev patika. Ja tev patika, tad nospied like un abonē manu kanālu, kā arī raksti savas prognozes komentāros. Čau! Līdz nākamajam video!